sveika! Sveika, čau, labvakar! Nu, prieks tevi redzēt. Smaidīga, kā vienmēr. Gintiņ, saki lūdzu, ja es jau uzreiz, kā saka, negaidot ilgi, uzreiz tev jautāšu, Pire, kāpēc Dolife, kāpēc tu izvēlējies šo kompāniju? Taču pilni veikali, informācijas jūra, vai nepiekritīsi man noteikti. Kāpēc tu pievērš uzmanību Dolife un kāpēc izvēlējies šādus produktus? Zini, es vakardien vakarā staigāju un domāju par mūsu šodienas sarunu. Un es domāju, kas tad ir tas, nu kāpēc tik ļoti es meklēju to dabīgo? Un zinu, ko es atcerējos? Atcerējos kaut ko tādu, kas bija tik pierasts un tāpēc nebija pamanīts, bet man kopš bērnības ir vienmēr bijusi pilna māja ar dažādām zālītēm, ar dažādām zāļu tēņām. Un man vēl pie tā māma, kura vispār pazina. Viņa pazina katru augu, katru ogu, un vislabākais, ka viņa zināja visas tās labās īpašības. Un es vakardien sapratu, jā, tas vienmēr ir bijis laikam tik pierasts, tik pieņemams, ka dabīgi ir meklēt kaut ko tālāk. Pats par sevi saprotams, jā, vai ne, ka tu lietoji dabīgos produktus, tāda bērnības garša, varētu teikt, jā? Garša, bet jā, izrādās tas tik pašsaprotami, kad vakardien tikai tā līdz galam to sapratu. Bet kāpēc Dolife? Jo tad, kad es meklēju uzturu bagātinātājus un es nopriecājos, ka es ieraudzīju šos, jo pirmkārt man patīk, kad ir 100% dabīgi. Tas tiešām ir svarīgi, jo tur nav nekāda pieeja, tur ir tikai tas dabīgais. Un man ļoti patīk tā metode, kā tie ekstrakti tiek iegūti. Tas ir ar paskalzācijas metodu, tas nozīmē zema temperatūra, augsts spiediens, un mēs iegūstam to labāko, ko no tā auga var iegūt. Re, kā tu izpētīji? Nu, prieks klausīties pilnīgi, jā, jo daži cilvēki varbūt netik apzināti pieiet tam visam, bet kur tu smēlies to informāciju, varbūt vari padalīties? Jā, no sākuma man pie viņiem pastāstīja kolēģīte Svetlāna, bet visa informācija ir pieejama internetā, gan latviešu valodā, gan angļu valodā, gan krievu valodā, un to visu var izlasīt un iepazīties, un ir klīniskie pētījumi. Un ko es vēl gribēju pateikt, kas man ļoti uzrunāja, kad vienā tajā augu ekstraktu kompleksā, jeb pudelē, ir vesela kaudze ar tiem augu ekstraktiem, un tie ir tie, kas darbojas sinerģijā, nu, lai mēs iegūtu maksimumu no visiem tiem produktiem. Un tas ir tas foršais, kad ir pieejami tie klīniskie pētījumi, tie rezultāti. Un, lai gan es pazīstu dažādus augus, dažādas ogas, bet ir tādas, nu, kā lai saka, tā jau ir vesela zinātne, kā to salikt kopā, nu, ko ar ko likt kopā, lai būtu tas efekts. Jā, un tas ir tas, kas man uzrunāja, un ķēros klāt un mēģināju. Vai ne? Tu tādas ļoti foršas lietas šobrīd saki, zini, es pēdējā laikā cenšos vairāk klausīties, jo informācijas ir daudz un ir ar ko dalīties, bet pašā sākumā tu teici, tie ir organiskie ekstrakti, jā, tātad uzreiz tas ir viens moments. Otrs, kad ir pieejama informācija, jā, tepat ir mājaslapā, varbūt kāds var palīdzēt mums komentāros uzrakstīt, jā, doklu.eu, kur 3 valodās, bet kompānijas mājaslapā ir 14 valodās, jā. Tieši tā kā tu saki, visi pētījumi ir pieejami. Informācija ir pieejama. Ņem, lasi, pēti, sīki un smalki, ja, visas tās odziņas, un pareizi jau tu saki, es, piemēram, strādāju pa galveno grāmatvedi, es neesmu ārsts, un es netaisos tagad vēl 20 gadus tērēt izglītībai, lai saprastu, kā šito zālīti salikt ar to, lai manam organismam būtu vislabāk no tā. Saki, lūdzu, vai tev ir kaut kāda saistība ar medicīnu? Nē. Paldies, Zinējība. Jā. Ar medicīnu nekāda. Vai ne? Tad tev arī it kā vajadzētu izmācīties, nu, vismaz, cik man ir zināms, 6 gadi, lai varētu saprast, kā tas ķermenis darbojas, kādu tur tie kauli, tie 1000 nosaukumi, ja, bet šeit viss ir gatavs, ņem un lietot. Tiešām tik vienkārši ieliek glāzīte, deva jau ir uzrakstīta, kāpēc, kas ir vajadzīgs, ir uzrakstīts, ņemam un lietojam. Bet ko tu šobrīd izmanto, kādus produktus no Dolife? Tā, jā. Ko tu lieto? Jā. Vai tu lieto? Man tāpat mēli negrozās jautāt, vai tu lieto? Ko tu lieto? Jā. Ko tu lieto? Jo, jā, ir jau paskarējuši 7 mēneši, lietoju un turpinu lietot, un tas, ko es šodien gribu izcelt, un es īstenībā gribu arī parādīt. Es gribu parādīt, man tās pudeles patīk, un pirmā pudele ir zaļa pudele, var redzēt, vai ne? Jā. Ar uzrakstu Dolife. Un šī ir pudele, kuras saturu es lietoju visus 7 mēnešus,
Un tiem, kam interesē, tur iekšā tur ir chlorella, tur ir lucerna, tur ir ekstraktiņš no miežu dīkstiem, un tur ir piparmētru eļļa, kas iedod to foršo garšas niansi. Un šī zaļā pudele var jau pēc krāsas noprast. Viņa ir super tīrītājs, ķermeni tīra, un tas, kas man ļoti sērmainu vidi taisa. Un šis ir mans zaļā pudelē, mans rīta rituāls, ar ko man sākās mans rīts, kad es viņu tukšā dušā ar siltu ūdenīti izdzeru. Un tādā veidā, kā saka, es atbalstu tos procesus un to tīrību savā ķermenī. Un tā man ir vienkārši rīta glāze piepilnam klāt. Es tāpat varu padalīties, esmu jau 4. gadu šajā kompānijā un praktiski arī ar maziem pārtraukumiem arī lietoju. Es pat vasaras laikā, kad tāds karstums, taisu augsto zupu un tur pielieku klāt. Un lai cik, jā, pie augstās zupas un viņam tāda piparmētru garšiņa, īstenībā, jā, varētu izmēģināt. Un ļoti feini arī var sasaldēt kubiceņos augstā ūdenī, jā, ūdenī samest gan šo produktu, gan arī citi produktu, ko var saldēt, jo produkts ir dabīgs. Jā, tas tāpat kā kumelīšu tēju, piemēram, jūs varat sasaldēt. Tāpat arī šeit. Jā, un super detoks, jā, paldies, Irēna, jā, tieši tā. Viņš ir tiešām super, un arī viņš ir garšīgs, bet ar tiem ledus gabaliņiem labs tos vēl neesmu pamēģinās, jāpamēģina. Pamēģini, jā. Produktu pielietojuma klāsts ir ļoti plašs, jā. Vēl kaut kas, ko tu lieto, jā? Man ir šobrīd, tas, kas man šobrīd ļoti aktuāls, es atkal mēģināšu parādīt. Tā ir tāda smuka pudele, keratīns. Keratīns, man viņa šobrīd ir ļoti liels atbalsts maniem matiem sejas ādai, jo gan jau, kad man kā visiem patīk gan jūrā plunčāties, gan saulē gozēties, vai ne? Jā. Ar atbalsts un tiem, kas zin tos augus un zin, ko katri dod, es varu pateikt, kas tur ir iekšā tie galvenie, tur pieņemsim tur ir gan nātre, gan zirņu dīkstu ekstrakti, tur ir arī kosa, ko mēs redzam gan meža avenis. Tur ir arī jau tādi augi, kas mums nav pieejami, un tas ir arī tas foršums, ka tur ir savākts no visas pasaules. Tas labākais nevis kas tikai mums, jo tur vēl arī ir no melniem rīsiem, tur arī ir no tiem kaktusiem, no tās Indijas dzeloņu plūmes ziediņi. Tas, kā mums šeit nav, bet tas tur ir viss ir iekšā, un matiem un ādai ļoti patīk. Jā, tas, ko es tālāk gribu vēl teikt, kas es uzreiz bišķiņ, es lasu komentārus, reku Irēna papildi, ka viņa taisa saldījumu un lika klāt chlorofilu, ka baigi garšīgi, rekā, katram savs pielietojums. Un par keratīnu es varu papildināt arī to, kad es godīgi sakot nezinu nevienu citu kompāniju, kur keratīns būtu pieejams šķidrā veidā. Pie tam viņš ir ļoti garšīgs, tāds, ar ko viņš tev asociējas, piemēram, kāda garša? Ko tu vairāk jūti? Grūti pat tā pateikt, viņai tāds mazliet skābumiņš ir tā kā kaut kur vīnodziņu var just vai avenīti, bet tā visa buķeta kopā viņa ir ļoti garšīga, jā. Es atkal tūmi vairāk jūtu. Redzi, kā tās garšas kārpiņas ir dažādas, jā. Bet fakts kā tāds, ka šīs kokteilis, tā varētu teikt, jā, ļoti garšīgs un pārbaudīts arī uz sevis, tā skaitā ļoti labi palīdz matu augšanai, ja krīt ārā tie mati, arī tieši tā kā tu saki, šobrīd ir saule, jūra, jā, lai nav rudenī gluži salmi, ar kuriem mēs atnākam pie frizieru un viņš tā kā Dievs puse griežam nost, jā, tad bišķi parūpējamies pirms, nevis pēc tam. Jā, klausot uzmanīgi tālāk. Jā, ko es vēl šodien gribu izcelt, mans foršais palieks ir tāds sarkana pudele, my blood. Kur tad bez tās, jā? Jo, kāpēc man viņa ir tik mīļa, jo mana mūžīgā, kā lai saka, problēma risinājumā, man ļoti dzels ir zems. Ja feritīna un tādā līmenī, ka līdz anēmijai un sistēmām, un es viņu izdzēru 3 mēneši, tā kā 3 pudeles. Tāds ir tiešām foršs. Es uztaisīju analīzes, jo man tas feritīns parasti bija ap 6, tas ir diezgan krietni zem normas, un tagad es uztaisīju 27, tā kā, ar komatiem, bet kā ziņā tas ir tas foršais, un uzreiz var just arī to enerģiju. Jo, ja kaut kas trūkst, tad mazliet trūkst kaut kāda enerģija, un šis ir tiešām tāds foršs tiem cilvēkiem, kuriem trūkst dzels. Protams, tur ir viss kaut kas tajā sarkanajā pudelē. Ja es nemaldos, tur bija 12 vitamīni un 7 tie minerāli. Tur bija gan dzels, gan cinks, gan važs, gan selēns. Tā magnīzijs,
B grupa pilnībā tieši tā. Jā, tā ir tāda multivitamīnu suliņa, kā es saku, un redzi, piemēram, tu stāsti par anēmiju, es neesmu saskārusies, bet es kā asins donors, pieņemsim, jā, tīri šo produktu arī lietoju tāpēc, un par feritīnu zemo un dzels līmeni pazemināto kā tādu, ļoti bieži arī saskaros jau palielā komanda pusauģi. Pusauģi, jā, arī tur ir tādas lietas, jā, kad jācel dzelzi, un tie, kas kaut vienu reizi ir mēģinājuši to darīt, zina arī, pieņemsim, es kā 3 bērnu mamma, jā, kad gaidi bērnu, tad arī bieži vien pazeminās, jā. Ar pirmo bija vislabi, ar otro vislabi, ar trešo organismu saka, paga, drusciņ kaut kas pietrūkst. Es joprojām atceros ar tādu riebumu to metāla garšu, jā, kur bija jādzer tās kapsuliņas, un es pat nevaru nekādā jēgā, tā teikt, salīdzināt ar mūsu garšīgo šo produktu, kuru var lietot gan atšķēdītā veidā, uztaisīt tādu tā kā vieglāku padzerienu, ja, gan tādu kretīgāku. Šeit arī mēs varam izvēlēties, kādā veidā mēs lietojam, jo no tā iedarbība absolūti nemainās, vai ne? Jā, tas jā. Bet šis tiešām ir jaudīgs produkts viņu maziem malciņiem vai mazliet atšķēdīt, jo es zinu, ka pirmo reizi es tos 25 ml tā iedzēru, bet man likās, es jūtu, kā viņš iziet cauri visu ķermeni. Jā, tur jau atkal jāskatās ar prātu, jā, mīļie draugi, visi ir ar prātu, lasam aprakstus, viens, otrs pajautājumu cilvēkam, kas jums stāsta, pieļauj domu, ka tomēr ir lielāka pieredze un padalīsies, jā, lietot labāk ēšanas laikā vai pēc tās, jo arī, ja ir tāds jūtīgāks kuņģis, lai nav tāda ne pārāk patīkama sajūta, jo tomēr tur arī tas produktu klāsts, jā, kas paceļ dzelzi, šādi tad var to kuņģi nedaudz tā, izdabūt ārā no līdzsvara, jā, bet, man, piemēram, tā nav. Bet tiem, kam ir jūtīgāk kuņģi, tas ir viens, uzreiz norāda, ka iekšā kaut kas nav labi, un attiecīgi tiem, kam ir ļoti zems tas dzels līmenis, kā tu saki, uzreiz tādu lielu dozu iedot, jā, ar prātu padrusciņu, un viss būs kārtībā, jā. Tiešām ir jaudīgs, un tiem, kuriem trūks dzels, šiem visiem es iesaku šī produkta, ja tā var teikt, fans, jau esmu, tāpēc forši. Nepavēlti tur uz pudeles ir uzzīmēta sirsniņa, ja šis produkts atbild arī pa visu asinsvadu sistēmu, kam ir, pieņemsim, varikozes veinas, kam lēkās spiediens. Viss ar to ir saistīts, ja? Līdz ar to arī šīs produkts būtu jums riktīgs glābiņš, jā. Vēl ir tev kāds favorīts? Divi, ko es šodien gribēju pateikt, tie man tādi, kas man ļoti patīk. Man šobrīd ir aktuāls, kas nav šķidrā veidā, bet kapsuliņās, tas ir Borelis Pro. Kopumā viņš ir riktīgs, kā lai saka, iekaisuma tīrītājs un infekciju tīrītājs. Tur tā buķete, kas ir iekšā, ir ļoti liela. Tur ir vairāk kā 20, gan augi, ogas, zālītes. Un man viņš šobrīd ir aktuāls, jo man arī iekodē ērce. Un es zinu, ka viņš ir riktīgs atbalsts tieši šādu infekciju patīrīšanai un profilē. Un līdz ar to es viņu dzeru visu vasaru, arī man meita, jo mums patīk daba un tās ērces ir, un vienkārši tā ir tāda forša drošība, ka tu zini, ka ja kaut kas notiek, tā jau organisms ir diezgan, kā lai saka, gatavs, lai viņš, lai vieglāk viss notiktu, ja kaut kāda ir nepieciešama. Jā. Saki, lūdzu, Ginta, cik meita ir gadi? Es nepavilti jautāju, ja? Cik 14 gadi. 14 gadi, jā, tieši tā, ar ko es arī gribēju pateikt, ka mūsu produkti der arī bērniem. Ja? Jo produkti ir dabīgi, līdz ar to droši. Protams, ir daži izņēmumi, kuri spēcīgāk sastāv, piemēram, ženšens, ja? Kas ir pats par sevi nav ieteicams bērniem tikai un vienīgi, tāpēc, ka tāds augs. Ja? Bet mūsu Duolife produkti ir pieejami arī bērniem. Un ļoti fēni, ja tu pasvītroji to lietu, ka labāk profilaktiski, tad jau, kad tā ērce ir iekodusi, ja? Tad var izrādīties pa vēlu. Šis ir lielisks produkts, viņš ir gan antiparazitārais, kā tu minēji, ja? Gan arī iekaisumu noņēmošs, un pagājušajā gadā arī tāda pārbaudīt atkal uz sevis lieta, ja, kad pie jūras guļot, kaut kādas tādas muštiņas, daudz pēkšņi, ja, visus kož, mani nekož, man jau ģimene saka, ragana, ja, bet atslēga ir ļoti vienkārši, tur sastāvā viens no augiem ir ķiploks, cilvēku deguns to nejūt. Lāģi ir iekšā, jā. Jā, un attiecīgi redz, mošķiem tas viss nepatīk, un viņi mūk pa gabalu, tas ir arī viena tāda ļoti vienkārša dabas aizsardzība. Jā, un es saprotu, tev vēl kāds? Top 5, jā? Un ir pēdējais ir rozā pudele ar nosaukumu. Jā, viņam nosaukums ir kolagēns, bet patiesībā tur jau iekšā ir vesela arī buķete. Tur jau nav tā, ka tikai tur ir
garšai mango biesnīca, ne tikai garšai, arī C vitamīnam, bet tur ir gan Jā. zināmā nātre, kosa, tur ir bambusa dzinumi, tur ir hilarona skābi, ko es nekad nemāku izrunāt, un Es glikozāmi. kādreiz arī nevarēju. Chondroitīnu nevarēju izrunāt, tagad redz aiziet. Hilarons kā, bet chondroitīns, glikozamīns tieši tā, jā. Jā, un jūras kolagēns ir tikai daļiņa no tā, bet tas viss kopā ļoti patīk manai ādai un matiem un arī manai sāpošajai locītavai, kura vairāk nesāp. Nu, Tālūk, šie tie 5 produkti, ko es gribēju izcelt, jo viņu ir daudz, un pa katru var tā stāstīt, bet šie ir tādi, ko man šodien gribējās izcelt, jo tiešām novērtēju, kas tur gan iekšā, gan tos rezultātus, ko es pati jūtu un redzu, un tiešām, tāpēc man arī gribas dalīties, tāpēc man gribas runāties, iet live sarunās, tāpēc, kad, kā saka, ir ar ko dalīties. Kad mēs ejam, dalamies un stāstam to, ko mēs lietojam, un tas nāk pavisam vienkārši, jo produkti ir pārbaudīti, ja, kompānija pati ir ražotais ar visiem certifikātiem. Nu, es jau kā grāmatvedis tūlīt varu sākt runāt, ja, bet pirkt patiešām no ražotāja, ziniet, ir visizdevīgākais variants jebkurā gadījumā. Lūk, un kopumā, ja mēs tā pavelkam strīpu, saki lūdzu, Gintiņa, vai, nu tā, ja mēs saliekam tādu punktu uz I, vai tu esi ieguvēja, varbūt veselības un izskata ziņā, vai tomēr tev ir kaut kādas vēl šaubas joprojām, kādas tev ir sajūtas, emocijas attiecībā uz dolē? Zini, šaubu vairs nav, tieši tāpēc man gribas par viņiem runāt, jo, zin kā, pirms arī viss kaut kas mēģināts, bet nekad nekas nebija tāds, ko es pirku atkārtoti, bet tad tie rezultāti, man liekas, man tik veselīgi mati nav bijuši kopš man meita piedzima, tie jau ir 11 gadi. Nu, tiešām tā, un arī to var redzēt uz ādas un uz pašsajūtas, un mana gremošanas sistēma ir priecīga. un viņš bija, jā, man tā, kad es piefiksēju, ka man vairs nesāp locītava rokas, jā. Jā, bet saki, cik ātri tu piefiksē šīs izmaiņas? Zini, pirmās izmaiņas bija diezgan ātri. Es sāku ar detoks komplektu, kas man tur bija, un pirmās izmaiņas man šķiet, ka pat īsti mēnesis nebija pagājis. Es to ļoti jūtu uz sistēmu sākumā. Jo visticamāk no sākuma sāka kārtoties tā gremošanas sistēma, un tad, nu kā saka, palēnām soli pa solīti, nevis palēnām, bet diezgan ātri, nu kā lai saka, pa visu ķermeni, tā visu uz priekšu. Jā, bet tas, ko es uzreiz arī saku cilvēkiem, kas man, zini, man te grumbiņa, nu jāpaņem laikam tas kolagēns, kādu pudelīti es padzeršu. Es uzreiz pasaku, vienu pudelīti nav vērts, jā, un kolagēns ir uz ādu, viņš tev iedarbosies pēdējā brīdī. Vispirms iekšā, jā, tieši tā kā tu saki, kam nu gremošanas sistēma, kam nu locītavas, kam nu pēkšņi cilvēks pamana, ka viņam papilomas vairs nav, jā. Te tik daudz viss kaut kas ir piedzīvots, arī pieminētāja mājaslapā, droši var palasīt atsauksmes, jā. Te ir visi šeit pat Latvijā uz vietas, jā. Cilvēki, kas ir rakstījuši, un arī ļoti daudzi vēl nav varbūt paspējuši publicēt kaut kādu informāciju, jo ne visi, ko es konstatēju, ne visi tik ļoti sev seko līdzi, kad kaut kas sāp, mēs to jūtam uzreiz, vai šitie sāp, te nevar pavilkties. Tad, kad kaut kas pamainās, brīžiem paiet kāds brīdis, jā, un tikai tā, bāc, tā šodien viegli piecēlos, kaut kā nevajadzēja muguru izvingrināt, jā, un brīžiem tas paiet tikai kaut kāds laiciņš. Un ko tu gribētu varbūt novēlēt tiem cilvēkam, kas skatās vēl šaubās un saka, nu pilns jau visur kaut kur, kārtējā tā reklāma un vēl nezinu kas, jā, ko tu varbūt gribētu iedrošināt mūsu skatītājus, vai negribētu? Nu, katrā ziņā tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka, ja tev patīk dabīgais, tad šis noteikti ir priekš tevīm. Nu, pavisam noteikti, jo tiešām ir daudz tie plusi un bonusi, un jā, un arī ir tie rezultāti, un ir daudz atsauksmes, un jā, nu, kāpēc nepamēģināt? Katrā ziņā, ja kaut ko meklē, tad šo noteikti es ieteiktu pamēģināt, jo es pārējos, ka ir tā vērts.
Nu, te es jau nevaru nepiekrist, ja, kā es jau vienmēr saku, strādājot pa galveno grāmatvedību, būdama 3 bērnu mamma, ja, nu, es droši vien šķirotu, kur man tērēt savu laiku, ja, nu, nepavelti. Un šeit tieši tā kā tu teici, te ir ļoti plašas iespējas gan lietot pašam, gan vismaz priekš sevis ņemt produktus, ja, gan drīz par brīvu, gan attiecīgi varbūt veidot kaut ko vairāk, varbūt pasīvo ienākumu avotu, kā nu kuram, ja, vai vienkārši komunikācija, vienkārši tikšanās, kas arī mums notiek komandā ļoti plaši, gan arī lieliskie fórumi, vai ne, kas arī nesen viens ir bijis, novembrī būs nākamais, jā, tā kā šeit ir iespējas daudz un dažāds. Atliek tikai paņemt to, kas jums ir vajadzīgs. Un mēs labprāt arī palīdzēsim. Piekrīti? Piekrītu, noteikti. Nu, redz, paldies tev milzīgs par sarunu, jā, mēs jau tūlīt nākam arī skatīties, mums 8:00 ir komandas apmācošais Zooms, jā, tā kā šeit ir arī tāda iespēja. Un, jā, vēlreiz paldies tev par sarunu, un, draugi mīļie, kas skatās tiešraidē vai pēc tam ierakstā, nekautrēties, pajautājiet, jā, tiešām no sirds var ieteikt to labāko variantu, kas jums derēs. Zaudēt šeit noteikti nav ko. Jā, paldies tev par sarunu. Paldies tev! Jauku vakaru! Atā! Atā!